Sveiks, lai dzīvo! Tā diena ir tāda, kad mēs esam atgriezušies pie jauna auto kustināšanas. Un šoreiz mēs esam ieradušies uz Subaru centru, lai izkustinātu vienu mēmāku aparātu, kuru iespējams Ēriks grib iegādāties, bet pēc šodienas sarunas ar Ēriku kaut kas atkal sagrīļojās, un viņš ar mums, diemžēl, nedevās, iedeva mums kurvīti, jo viņš gribēja lielu samaksu, lai ar mums kopā, kā saka, braukt kustināšanā. Bet mēs par to no viena neesam naudu nekad saņēmuši par to, ka mēs, kā saka, braukājam pa citiem saloniem. Mēs par to naudu neprasām, bet Ēriks izdomāja, ka mums vajag paprasīt diezgan lielu summu. Un tad mēs pateicām, ka brauksim bez viņa un kustināsim. Jā. Un ar mums, protams, ir kopā autožurnālists, entuziasts, kustinātais Peregons Kārlis. Jā, mēs esam vieni no retiem žurnālistiem, kas par savu stāstu neprasa naudu. Jā, varbūt kādreiz mums sāks maksāt, pagaidām mums par to nemaksā. Tā ir mūsu iniciatīva pastāstīt par jaunām mašīnām. Un šoreiz mēs atbraucam uz Subaru centru un stāstīsim par viņu mašīnām. Jā, tā kā ieliec šī videokam laiku noteikti obligāti piesako, jo visa video garumā būs iespēja tikt pie mēmākajām balvām, bet atradumiem, dāvaniņām, un es pieļauju iespēju, ka mums Subaru būs piekrauts vismaz 5000 eiro vērtībā prece būs iekrauta iekšā. Nu, tur nav tikai numuru rāmīši 500 eiro vērtībā, bet būs vēl visādas labas, kā saka, sadzīves tehnikas un viss kaut kas. Tā kā, ja tu gribi kaut ko no mēmākajiem visādiem labumiņiem iegūt, tad skaties obligāti šo video līdz galam, un varbūt tieši tu būsi viens no vismaz 20, kurš kaut ko ļoti labu saņems. Nu, ko, Karlīt? Patīkamāk ir dot, pareizi. Un mēs šoreiz atkal dosim, ejam iekšā. Jā, tad citu runājot, bet patīkamāk dot nekā ņemt. Man arī patīk Arbiņā bieži vien uztaisīt lielas atlaides. Lielākā atlaide laikam bijusi līdz pat 10 000 eiro apmērā. Tad es skatos, ka Subaru centru arī patīk dot atlaidīs. Pastāsties 6000 nos, 3000 nos, 2000 nos. Tā kā arī cilvēciņiem patīk dot. Jā, mēs jau kā Arbiņā mēģinām iziet vairāk uz, kā saka, uz apjomu. Nopirkām šorīt pārdevām, nedaudz nopelnījām, ņemam nākamo precīzi. Nevis nopērkam vienu, uzliekam 5000, gaidām pusgada, izšķāju un malcēju. Nu ko, Kārli? Šā iekšā atdarem auto. Tā, esmu atdaremā, iesim, es zinu, mums vajag sameklēt Māri. Māris bija tas, kas no izstādes bija. Māris bija no izstādes, jā. Mēs esam Māris daudz gadus kopā strādājuši. Māri? O, prieks redzēt. Labdien, Māri. Sveiks, lai dzīvo. Kārlis, Māri. Māris. Tā, es pielikšu uzreiz. Tu taču teici, ka tu viņu pazīsti, tad viņš saka, ka Māris viņu sauc. Es saku Kārlis. Es domāju, ka tu man tas ildi kaut ko. Mēs katru reizi, kad satiekamies, mēs iepazīstamies no jauna. Tas izskatās oficiālāk. Nonulēties. Mēs tā kā Ēriks nonulējamies. Jā, Marči, klausies, man atbraukuši pie tevis ciemos. Man tu pastāst bišķiņ par jums, par to, kas jūs esat, ko darat, ko tirgojat, ko netirgojat. Ko būtu tās tirgosiet. Varbūt arī kaut kā tādi plāni ir. Un tad iedot mums kaut kādu mašīnu patestēt uz nedēļas nogali. Jā, nu tātad mēs esam oficiālais Subaru un Great Wall motoru oficiālais dīlers Latvijā. Mūsu otrs brālis atrodas Brīvības ielā, tāpat tās ir Subaru un Great Wall motoru oficiālais servis. Mēs esam kā viens kopējs liels uzņēmums zem dažādiem nosaukumiem. Brīvības ielā Īla auto, mēs esam Adrema auto. GVMs un Subaru viņam kaut kas ir kopīgs, ka jums ir vienkārši tā sanāks? Kopīgs ir importieris. Kopīgs ir importieris, kurš atrodas Malmē, Zviedrijā. Un arī automašīnu noliktava un visa loģistika uz Latviju iet caur mūsu importieri. Un pa vienu to pašu ceļu, kā Subaru, tā Jeep. Tur ražošanā nekas nav kopīgs. Kaut kur tur. Subaru ir Japāņu ražotājs un Great Wall motori Ķīnas. Mercedes arī ir, kā mēs zinām, vācu ražotājs, bet viņiem daudz, kas tur Ķīnā vēl klāt ir. Jā, nē, šeit nekas kopīgs nav. Tie divi dažādi, tikai vienkārši viens importieris, ar ko tas viss iet. Vēl man tāds jautājums. Man vienīgais, kas no Subaru interesē, tas ir vismaz VRX vai STI. Kas ar tiem modeļiem? Tie atgriezīsies STI beidzot vai nē? Jo VRX laikam, cik es zinu, ka ir viņi kaut kur pieejami, Amerikās tirgu vai kaut kur, bet tieši ar STI... Stiena gāru un ka būs stienas laikam. Mēs paši ļoti ceram, ka kaut kas atgriezīsies. Šobrīd Subaru tuvākā nākotne izskatās elektriska. Jā, tad mums ir šogad 3 jauni modeļi. Mēs ar ko piedalījāmies izstādē Uncharted un Soltaire. Un jūnija beigās mēs gaidām, ka mums būs arī jaunais elektriskais e-Outbacks. Bet nekas no leģendārās sportiskā dueļa kā Evolūcija un Subaru vairs neplānojas atgriezties? Es domāju, ka tas, kas būs nākotnē, to laiks rādīs, bet, kā zināms, tad Subaru
plāno nākošajā gadā jau atgriezties VRC rallijā. Tā kā ar atgriešanos VRC noteikti kaut kādas izmaiņas būs arī šajos modeļos. Jo es lasu ziņas un par Stienu ir runas, ka Stienas būs. Kaut ko es arī biju dzirdējis, bet es arī pie ZDX Dubajā redzēju uz viņa jauda stenda VRX. VRX Latvijā nekur nevar iegādāties, laikam viņam bija 2.4 turbo dzinējs. Kaut kā 25. 24. gada noteikti viņš bija, jo bija pajauna mašīna, bet viņa Eiropā laikam nav, vai Amerikā, tikai kaut kur viņi tur bija. Amerikā. Jā, un vēl viens jautājums. Subaru laikam ir viens no retajiem brendiem, kurš ir viena īpašnieka rokās. Nav kā, piemēram, tas pats Opels vai kuras visi klīst pie viens pie otras. Tas pats Jaguars ar Fordu kaut kādu momentu bija, tā visu laiku, kā saka, skraida apkārt un viena pie otra, tāpat kā Mini ar BMW ir bijis un Range Rover ar BMW un tā tālāk. Jā, mazliet ieviesīsim skaidrību. Tad pēdējie 3 elektromodeļi, kas ir Uncharted, Solterra un e-Outback, tie ir sadarbībā ar Toyota. Tāda Uncharted un Solterra tiek ražot Toyota rūpnīcā un e-Outback tiks ražots Subaru. Bet kā jau visiem ražotājiem, Subaru inženieri pieliek pirkstu, lai būtu arī šīs atšķirības. Tad saglabā clearance, saglabā drošības sistēmas un, protams, vēsturisko Subaru pilnpiedziņu simetrisko. Kas Toyota ir ar to Subaru? Vecais Toyota. Vecā Toyota bija, kas tā mums bija, Aigo vai kas tas bija maziņais? Nē, mums bija Toyota Verso S, un viņš man bija kā Subaru. Kāds nosaukums bija? Jā, Trezī, Subaru Trezī. Jā, Subaru Trezī, tas bija vienkārši Subaru zīmīti uz Toyotas mašīnas, kas kaut kā tur baigā brālī viņa. Bet Toyota, Toibaru saucamais, BRZ, viss tā kā arī kopā taisīts. Nē, viņiem tur dzinēji bija savādāk. Bet mums viena motori, katram bija savs. Viena, bet vienam ir boxer dzinējs, otram bija parastais dzinējs laikam. Labi, tas viss ir, kā saka, atkāpīti, parāda, kas tad pa precīti ir. Es skatos uz šo aparātu. Varam sākt ar šo, kas mums ir jau blakus. Kas tas ir pa aparātu? Diezgan liels iespaidīgs izskatās. Šis ir Great Wall Motor V03, kas ir ārēja lādējums hibrīds, vai visiem vairāk pazīstams kā plug-in. Tas nozīmē, ka tu vari uzlādēt, braukt kaut kādus kilometrus ar bateriju, un tajā pašā laikā tev ir benzīna iekšdedzes dzinējs. Jā, viņam ir 2 litru turbo benzīna motors ar 204 zirgiem. Tas pat liels. Plus priekšpiedziņai tīra ar elektrību iespējams nobraukt 124 km. Kā šī automašīna ir pilnpiedziņas automašīna, ar pilnpiedziņu tīra ar elektrību var nobraukt 136 km. Vispār priekš pluginiem, jā, tāds saka, tā diezgan liels ir par standartā visiem pusotrs litrīts. Jā. Viņš arī zem ekijas? Jā, šis arī kvalificējās zem EKI, jo CO2 izmešu daudzums ir 15 grāmi uz kilometriem. Ko nozīmē zem EKI? Man likās, ka zem EKI iet tikai elektriskie. Nē, plugins arī. Plugins iet, bet nosacījums ir tāds, ka CO2 izmeši nedrīkst būt vairāk kā 50 grāmi. Mums tas priekš planiem jaunams, jo mums laika likās, ka ir elektriskie. Tagad jauna EKI nosacījums stājās spēkā, es tiešām nesakosim līdzi. Elektriskam un pluginam, cik viņi atšķirās, liels kaut kādas tās summas atšķirās? Summas ir identiski vienādas, atšķirās tikai jaunam un lietotai automašīnai. Pluginam un elektriskam jaunam ir pilnīgi vienādi. Cik tagad ir kompensācija? Latvijas pilsonam 4000, goda ģimene 6750 un par katru bērnu, kas ir virs 3000 eiro. Ja to 5 bērnu, tad pirms 10 gadus atlaid var dabūt. Jā, un ja tu... Ko jāsāk štancēt? Kārli, var pagūt. Jā. Man jau, jā, 3 ir, tā kā... Man arī, ka 3 es nevaru sakasīt. Var sakasīt, jā. Jā, tad vēl kā iepriekš, tad nododot automašīnu pārstrādē, fosilās degvielas, dabūjam 2000 un jaunums, kas ir šajā projektā, kad ja arī automašīna tiek nodota Ukrainai, tiek ziedot Ukrainai, tad arī var dabūt 2000 papildus. Tas tagad, man ir vecais Audi 80 burbuļs. Es pārtraukšu ātri, kā man galvā jautājums. Tur bija kaut kāds moments, kad pie mums ļoti daudz brauc pirkt ārā lētākās mašīnas, viņi grib atdot autosalons, bet tai mašīnai bija kaut kādu laiku jābūt īpašumā. Nevarēja nopirkt šodien uzreiz nodot. Jā, tā tur nevar, tā tad ir vismaz 3 mēneši jābūt jūsu īpašumā. Starp pēdējām 2 tehniskajām apskatēm ir jābūt nobraukuma 5000 km. Ja, un tās mašīnas, kuras jūs ziedojat Ukrainai, viņai jābūt tehniskā stāvoklī, lai arī tad, kad jūs viņu noziedojiet mērķim aizstāvēties, ja, lai tā mašīna darbojās, nevis, kad viņi uzreiz tur saplīst. Labi, tad man ir vecs burbuļs, es viņu atdodu pa 2000. Jā? Jā.
Plus vēl no godas ģimenes 6-8, tad 800 kopā es dabūju tīpā, jā? 8,750. Jā. Ko jūs otru burbuļu pēc tam darat? Atdod karbiņu atpakaļ. Nē, mēs veco automašīnu nevis mēs, bet tu viņu utilizēsi. Tad tu viņu nodod pārstrādēji, tev viņus izdod dokumentus. Man certifikāts jāatnes, ka nodos. Un tu man atnes ar certifikātiem, tad tu man atnesīsi certifikātu par to, ka tu esi nodevis pārstrādē. Tehniskās pasas kopiju no abām pusēm. Pirms automašīnas utilizēšanas tu paņemsi ekrāna šāviņus no ECZD, kur būs redzami šie te nobraukums. Ja tas nebūs izdarīts, tad, protams, var vērsties CSDD ar iesniegumu, viņi iedos tev. Okay. Jā, tāpēc ātri brauciet uz Karvinu, pērkat lētākās mašīnītes. Karbē klabā lētākā laikam ir A klase par 300 eiro. Pie mums kaut ko gaņā, ka par 500 ja piemeklēsim. Paši tucīti, bet nu ok. Ja kurā gadījumā no 300 eiro var uztaisīt 2, pēc šodien 3 mēneši stāv. Ja vajadzēs kilometrāžu uztīt, to mēs arī visu sakārtosim, tā kā droši brauciet pie mums. Sarūpēsim visu kā pienākās, lai varētu ietaupīt naudiņu. Bet jā, šis, kas bija vēlreiz paparātu? Tātad šis ir Great Wall Motors, saīsinājumā GVMs VI03. Pilnpiedziņas aparāts. Es kā vienmēr gribēju kāpt aizmugurē, man interesē tās lietas aizmugurē. Man atkal klausies. Bet šitas visur ir bijis kaut kādās izstādēs, vai kur es kaut kā neesmu atcerējies, ka šitā lai būtu sēdējis? Jā, mēs bijām pagājušajā gadā izstādē, bijām arī šajā gadā izstādē. Kurā gada modelis ir viņš? 23. Jā, bet iekšā vispār. Bet ir daudz vietas aizmugurē. Bet klausies, ar šitam nav kaut kas ar Audi kopīgs, pasties, ka strīpa šitas nav Audi. Jā, šim te modelim dizainers ir no Audi. Paskaties, šitas ir no Audi. Te uzreiz saskatā reāli Audi detaļas. Reku, šitas 100% Audi, man bija 19. gada Audi A6 šis bija. Šitas ir 100% Audi, šitas ir 100% Audi, un šī strīpa ir Audi. Vienīgais pluss, kas šeit ir labāk nekā Audi, šitā vieta nesprakšķi un negrab. Audi te nāk tīrais plasmas, šeit ir reku, no Bentley Mulinerī viss nošūts, bet Audikam, jā, šī visa vieta, kas te bija lētākais plasmas un viss grabēja krakšķē. Un šitā nekrakšķīs. Jā, tie, kuriem ir Audi 2019 gads nedaudz augšu, patestējiet ar roku, paspaidiet šo visu plasmas, viņi sapratīsiet, par ko es runāju. Un jā, tīrākais pasties pāris jau rokturīts varētu būt, ka no Audi līdzības. Es lasīju vienu komentāru, mums bija ielikts iekšā pēc izpādes, cik mums ķīnieši maksājot par reklāmu, kā mēs tos sūdz varētu reklamēt. Bet es tev pateikšu godīgi, šitajā ķīnietī bišķi ir labāk nekā dažos labos dārgos prēmiju aparātos. Mēs patiešām jāiekāp iekšā tajos ķīniešos. Es viņus neatbalstu, es esmu par iekšzemes dzinējiem un mēmākajiem skaņām un par tādiem Subaru kā es tejotiem, es kristu un celtos, bet tie ķīnieši man nav tuvu. Bet kā ģimenes otra mašīna, kur iekāpt ar bērniem, relaksēties klusumā, izbraukt kādā ceļojumā, es esmu tikai par. Galvenais, lai man nav jāmokās ikdienā ar viņiem. Nevajag viņu salīdzināt ar BMW, bet pieņems, cik šim cena ir? 46,500. 46,5 eiras, jā. Blakus Subaru stendam pretējā pusē bija tur tā viena Japāņu mašīna. Nesauksim vārdu, lai nenolaistu. Bet tā bija Japāņu slavens viens mazais suviņš bija, jā. Viņš maksāja 50,000 eiro. Tagad es saprotu, par ko gāja runa. Krietni bēdīgāks bija kabinetā. Bet pirmkārt, viņš ir diezgan lielāks. Jā. Salonā visā. Es neredzu, nevienu, argumentu, jo manā gadījumā, vai tā ir tas Japāņu brands vai šis, viņš nāk no Austrumu zemes. Ja? Man grūti salīdzināt, protams, būtu tur ar X3. Tas nav objektīvs salīdzinājums. Bet vai tas vai šis, palielam, man nav baigā starpība. Jā, vienīgais, kas man pašu biedētu iegādāties ķīnē, tas otraizējais tirgus. Īstenībā ir skaidrs atpirkums, ja pērk operatīvā līzingā šo mašīnu. Jā, tāds pats kā arī Subaru automašīnām. Mēs piemērojam tādu pašu atpirkumu. 5 gadi 100,000? 30%, jā. 30%, jā. Bet ļoti labs indikators Great Wall Motor automašīnas Vācijā sāk tirgot no 22. gada. Šobrīd ieiet Mobile D. Mēs redzam, kāds ir otraizējais tirgus. Un, ja mēs salīdzinām, tad tās cenas ir gan augstas. Salīdzinot, laikam, topā pašā bija, man liekas, Volkswagen bija diezgan augsts atpirkums pareizi. Tas, lai salīdzinātu, es biju nesen prasījis Volkswageniem, cik ir tas atpirkums. Viņam laikam bija 40%. Tā kā tur nebija tā, ka reiz 2 vai reiz 3, tur bija 10-15%. Tikai Volkswagens bija vieglāk, bet dārgāk pārdodams atpakaļ. Jā, bet ir jāsaprot viena lieta. Atpakaļ pirkums veidojās no pārdošanas cena. Jo man būs mazāka pārdošanas cena, es varu iedot lielāku procentu. Summāri mašīnas vērtība jau otraizajā tirgu viņi maksā tik, cik viņi maksā. To jūs ļoti labi ziniet. Jā, to mēs zinām. Tāpēc atpirkums mums
nav milzīgas flītas sistēmas, kā tas ir Volkswagenam, ja, lielu uzņēmumiem. Bet, ko mēs uzņēmumam varam piedāvāt? Plug-in hibrīds ceļu nodoklis 0 šobrīd Latvijā. Ja reģistrē uz kompāniju, tad UVTNs ir 15 eiro. Jā, tas ir baigi labais pasākums, ka nav jāmaksā uzņēmuma nodokļi. Piemēram, tādam BMW kā manējam, man mēnesī ir jāmaksā 260 eiro mašīnītes nodoklis tikai mēnesī. Tad, principā jāpērk vai M5 tagad ir, kuram arī 0 ir ar 700 zirgiem, 0 jāmaksā eiro kā pluginam, vai arī šādi aprāti, jo visus pluginus, kā paziņoja to dārgo, kas saka nodokli, paziņam, liekas, tā kā bija dzeltenais mērķis, ka es vēl gāju tehnisku apskati, samaksāju 3000 eiro pa apskati. Un tad visus tos pluginus ļoti ātri izpirka, jo tu vairs nevari, bet nevēlies maksāt tik liels izdevumus, kā gadā pa vienu mašīnu, apmēram 1000 līdz 1500 eiro. Tas par kaut kādu divtrīgo iet runa. Tā kā, jā, plugins ir ļoti labs risinājums firmām. Jā, šitas aprāts, salīdzinājumā ar Japāņu šo te brandu, es domāju, pat ir ļoti, ļoti. Ir. Viņi jau, tas, ka man tie nosaukumi, es pie viņiem nekādīgi nevaru pierast kaut kā Japāņiem, ķīniešiem, tā kā mēs vakar to Porsche atzinām, tas arī bija salonā aplīmēts ar Porsche 100 emblēmām. Te arī te kaut kādi burtiņi salikt. Labi, šitas Kev to skaidrs, ko nozīmē, bet tādi visādi sīkumi. Es viņus reiz noņemtu nost, lai smuka melna mašīna būtu. Zini kā, man šis atgādina, daudzus gadus atpakaļ bija otrās paudzes Kia Sorento iznāca ārā, un tad bija baigās tās tunings, to Kia zīmi ņēma nost un bija kaut kā, tas aizmirst to nosaukumu, un to uztaisīja līdz izskatās, ka bez mamāk aparātu. Tāpat kā 300 Chrysleriem priekšā Bentley restlika. Jā, bet to sākumā bija viņa bija kā opcija rest, beigās jau viņa pat bija pieejama tā restī. Tā, šis bija tas aparāts, ko mēs nesagaidījām, kur jūs prezentējāt izstādē. Prezentējām izstādē šo aparātu, kur jūs nesagaidījāt. Tas ir pilnīgs jaunums, 100% elektrisks automobils. Subaru pirmais no modeļiem, kurš piedāvāsies arī priekšpiedziņas versijā un, protams, arī pilnpiedziņā. Jā, par šitiem diskiem es tieši redzēju, otrajā dienā izstādē man atgādina čuguna plīts virsmu. Bet interesanti. Jā, bet tagad modē tā diski. Meršiem, AMG, visiem nāk šie diski. Viņi nāk ar aerodinamiku vairāk domāt, kaut kas saistīts. Un riepas Dunlop ir arī, jā. Kantēnā stūrīt, protams. Cik viņam ir cena arī? Šis ir... Es varu apskatīties? Vari. Redzi, tāpat kā tu kārbijā visiem aparātiem, man nevienmēr cenas no galvas. Nē, ir lietas, ko tu vajag, atcerēties ir lietas, ko neobligāti nevajadzēs. Galvenais ir zināt, kur paskatīties un ātrākies. Bet... kā tā šis aparāts? Kas pakardienas sistēma? Harman kardien, paskaties. Kaut kāds ir fiziskās podziņas, kur āģiņam skaļums kaut kāds ir. Šeit ir fiziskās podziņas kaut kādas iekšā, ja? Kas šitas tāds ir? Tas, man liekas, tas ir lādētāji divi. Tie tādi ilcīgi gumiņi tasītos virsū. Jā, bet viņi tādi mīkstis, tas plasmasiņš. Viņš nav cietais, bet mīkstais. Ciets. Viņš ir softs. Jā, viņš ir softs. Soft-touch. Soft-touch, jā. Jā, šī ir pilnākā versija, tātad pilnpiedziņas versija, Touring Plus. Un cena viņam ir 46,900. Šobrīd iepazīšanās cena. 46,900. Tātad es kā no šīs cenas jums tātad nāk nost visi kvalificējās tātad deki atbalstam un tas, kas jums pienākās. Labi, ja iznāk tā, ka es atdodu savu vecu aparātu, es neesmu godu ģimeni, tas ir šīs not. Jā. Tad sanāk 40. Jā. Bet principā tā sanāk visiem 40. Ar Reki ierodies, tev kas ir veikalā cena 46 tev. 46,900, jā. Bet tev uzreiz reiķini, ka pērkošu aparātu mīnus 6,000 eiro uzreiz nost. Ja kuram tas ir? Jā, tātad, ja tu nodot vecu automobīli, utilizācijā vai ziedo Ukrainu. Jā, tas būs tikai parasts Latvijas pilsoņu atbalsts bez vecās automašīnas. Vai kaut kāds ir nepilsoņu atbalsts arī? Nē, tas ir noteikums, ka jābūt Latvijas pilsoņu. Labi. Un cik viņam ir range? Šim konkrētajai automašīnai 490. Kilovatu baterija cik? 77. Tā ir baterija. Tā ir 77, tā ir normāla baterija. Jā. Lādēšanas jaudas mainstrāvā ir 22 kW un līdzstrāvā ir 150. Tad reālajā dabā tie saucam VTLP, kas tev tur bija tie cipariņi. Tad reālā dabā, ja tev uz papīra ir kaut kāds 500, tad reālā dabā normāli eksploatējot mašīnu, nedomājot par patēriņiem, 380 stabils būs asarā.
Nu, es pēc pieredzes, cik realistiski, ka mēs pabraucam sasolītie tur tie kosmiskie cipari, es nezinu pēc kādiem mērogiem, bet reāli dabā šo tad nobrauks 380. Ziemā noteikti savu 300 stabili ar noripinās. Tā kā tas labs rādītājs. Es pat gribētu pielabot, ka tie 380 tie būs ziemas režīmā, un ap 450 varētu būt vasarā. Jo tagad jaunās Subaru automašīnas, viņas tiek aprīkotas arī ar siltumsūkni. Jā, siltumsūknis ļoti svarīgs ziemā. Jā, tas, kas palīdzēs ātrāk lielo bateriju dabūt darba temperatūrā. Jā, tiem, kuriem ir Teslas bez siltumsūkņiem, jūs zināt, par ko runāju, ka tas siltumsūknis ir vajadzīgs. Šitāds? Jā. Šobrīd vēl nav, kur viņas ir atvestas, mums viņi jāsagatavo, jāpiereģistrē, un tad šobrīd bet jau veidojas rindos testi. Pirmspārdošana jāuztais, jā? Jāuztais pirmspārdošana. Apkopīt, jā. Okay. Bet no ārsta viņš patīk, kā izskatās. Man pat ļoti, es pat teikšu, tiešām pat ir simpātisks. Man diskro patīk. Es teikšu, man patīk baigi diski. Nu, čugunos tās plīcis. Jā, ļoti patīk diski. Un tātad, ja mēs paskatāmies priekšpiedziņas versiju, kas mums ir starta aprīkojuma versijā, kas mums ir Adventure, tad viņam baterija gan ir 57 kW, bet cena viņam ir 35,900. Tas ir 29. Cenā beigās 29 jauns Subarīts. Tātad jauns Subaru ar valsts atbalstu Latvijas pilsoņi, kas ir 4000 eiro. 100,000 Mēs dabūjam, šobrīd jaunajam Subaru, Soltērai, Uncharted un Outbackam garantija ir 10 gadi vai 200,000. 10 gadu britošā visu iekšā? Uz visu automašīnu, bet apkopis jāveic pie dīlera. Nē, nu labi, nu kā tad bet labi, kas man apkopē ir jātaisa? Kluči, eļas jāmaina nav? Nu, tur ir ražotāja instrukcijas, kas ir jāveic katrā no apkopēm. Tur ir jāmaina salona filtrs, tur ir jāmaina dzēsēšanas šķidrumi, bremžu šķidrumi. Nu labi, kas tur tā, bet 10 gadu 200, man liekas, jaudīgi. Tas ir. Jā, manais fāters ir ļoti liels Subaru cienītājs. Viņam, man liekas, Subaru viens ir īpašumā jau no kaut kāda 2008. gada, vēl līdz šodienai brauc pārmetinājis sliekšņus, bet viņš pa Subaru krīt un ceļās. Viņam Foresters ir, viņš ir īsts Subaru piekritējs. Un īstenībā vajadzēs man fāterim šo piedāvāt. Arī vienīgais viņam elektriskais nedara, viņam vajadzētu kaut kādu plugini, kaut kas Subaram vēl. Nu, kaut kā tas Outbacks, ko mēs ņemsim, tas taču mums derētu. Tas ir tīrs benzīns. Cik benzīniekam garantija ilgi ir? 5 gadi vai 100,000. Tas jau tad bišķi, 10 gadi diezgan jaudīgi. Bet redz, jo fīčijā tev šāls nav, ķēdes nav, tev riski nav nekādas. Baterija Karopka nav, loģiski, tev jau skaidrs to desnieku. Tāpēc veči mētēs apkārt garantijā, kā vien grib. Jā, nu ko, šīs aparāts diezgan interesants. Šo mēs varētu kādreiz izkustināt. Tā, labi, kas vēl no Subarīšiem? Kloķinīt ar nelūzīs, kā tur dīzlīšiem lost kloķinīts, jā? Jā. Ja es varētu sazināties ar to, kurš izgudros to dīzeļdzinēju Subaru, kas līdz 11. gadam. Cik mums viņa kārbiņā stāvot izbeidzās, cik mēs vispār defektiem? Atbrauc klients, veseli, brūt, visi normāla mašīna. Viņš stāv, klients brauc ārā, klanks, gatavs. Viņi vienkārši stāvot kloķiens lūdzu zīciņiem. Bet pēc 11. gada es nezinu, kas mainījās aizgāja normāli. Bet redziet, jūs jau pareizi pieminējāt stāv, tātad lietotajai automašīnai noteikti nav veselīgi stāvēt. Viņi visu laiku ir jākustina. Nu, tas, ko jūs arī rādat. Viņš nenostāv ne tur mēnesi, ne 2, ne 3. Viņš būtās šī 3 dienas nostāv tā mašīna. Nu tā nav stāvēšana. 3 dienas varbūt paceļot un ar džekiem aizēju atpūsies vecrīgi. 3 dienas nostāv mašīna. Atnāc pie mašīnas stāviet, čurkstini kā tā divas kloķienes iekurbulējās. Tā, labi, tad mazākais. Patreiz, jums ir pārdotākais modelis patreiz. Kas ir tas pamats? Nu, protams, Subaru bestsellers ir Outbacks. Es kamēr neaizmirstu. Kas ir Impreza? Kur Impreza ir? Nu, Impreza jau... Vairs nav viņas mums Latvijā? Nē, Latvijā nav vairāk Impreza. Nu, tur noteikti var teikt, ka Eiropas Savienība ir pielikusi savu roku ar CO2 izmešiem un protams... VRX jau ir Impreza, ne? Jā, es domāju, ka tā 2.4 ne visur ir Impreza VRX-ā, bet es biju domājis, kāda parastā ir. Viss tas ir saistīts, tas ir ar to, kāda noteikuma ir Eiropas Savienība. Bet būtībā viņi ražo? Jā, viņi Amerikas Savienotajās valstīs. Trumpam ir nav ekoloģija. Amerikā, jā, tādā ziņā sako gribi par to Trumpu, jūs kas tur bļaustās, es tur nezinu no politikas neko, bet es zinu to, ka Amerikā V8 vēl joprojām tiek ražota, veči bez katalizatoriem pa ielām nesās, atspār griezuši, viss kārtībā. Pie mums ir jācieš, un tāpēc arī mēs ļoti lielas naudiņas maksājam pa visiem CZD, pa visiem šiem izmešiem un ciešam, ka mašīnā nav foršas skaņas. Un 5.10. var sakot. Jā, ja būtu citas ekoloģijas, mums būtu pavisam cita dzīvība. Un motori ar sapcīt ilgāk kalpotu. Labi, un Outbacks viņš tātad mums ir tikai patreiz benzīns.
Jā, 2,5 litra benzīns, 169 zirgspēki. Bet, kā minēja, būs e-outbacks, ja? Jā, jūnija beigās mēs gaidām jau pirmos e-outbacks, lai varētu piedāvāt. Viņam varbūt kaut kādas vizuāli izmaiņas, ja tur minimāli tā kā. Galīgi nebūs līdzīga šim, viņa vairāk būs līdzīga Soltērai. Viņa e-outbacks tiek būvēts uz Soltēras bāzes, kas būs vienkārši universāls. Vienkārši outback nosaukumu iedos, tipā, ja? Mēģinās izvilkt ārā ar vecāku vārdu. Tā kā Fordam elektriskais Mustangs, e-Mustangs. Jā, nekāda sakara, bet viņš tur ir. Jā, bet sakars ir tāds, ka tomēr tie šī brīža benzīna outbacka izmēri tiek saglabāti jaunajā e-outbackā. Tā kā vizuāli viņš izskatīsies mazliet savādāk, bet funkcionāli, ietilpības ziņā viņš būs līdzīgs kā benzīna outbacks. Jā, kamēr es neaizmirsu, atver motoru pārstāvgaļā. Man interesē, tur būs apakšā elektriskais dzinējs, vai tomēr Es domāju, ka tas ir tukšums? pilnīgi elektriskais, tur jābūt Frankam priekšā. Jā, es ceru, ka viņš tur ir. Jo man tas ir ļoti svarīgi, es pircu elektrisku auto, es ļoti gribētu, lai būtu priekšā Franks. vieta Otrādā. koferim. Otrādā, roku šitā te. Hop, tagad. Mācies. Ai! Kāpēc viņi liek iekšā viņu? Šeit tik foršiem ar kaut koferīt ielikt iekšā vadus, samest iekšā to, kas traucē bagāžniekā, šeit ir salikt. Pat bokserim vakar Franks priekšā bija. Jā, poršam. Starp citu, jātais vaļā, zin kā tie Subaru boxer dzinēji, viņi ir tādi plakani arī. Nu jā. Viņi jātais vaļā, tad man tāds stāstīja, ka viņi tur iekšā virsduļu griežās, te augšā uzrakstīja 16 valva doša, viss aiziet. Kā šitām kalibrām bija agrāk 16-ārstīgie plakanie. Nu, taču līdzīgi bija. Īstenībā, jā, es šitā lietiski nopirkt, sev pamainīt Vāciju 16 valva doku virsū. Plītu virs uztaisīt, lai uztaisīt Džekila 3D uzprintē un 16 vārstu. Nu, jāliek normāls, ka 3-2 vārstu jāliek virsū. Jā, kā pienākās. Jā, tas bišķi, ka man ir mīnus, man patīk priekšā, kad ir tukšums, vadiem vietas. Tā parā vēl bagāžnieku tomēr. Tad bagāžniekā grīda būs dziļā vai nebūs? Jābūt dziļā grīdā. A, kas te ir? Kāpēc divas? Tā, tā ir pagā? Jā, dziļā grīda jau ir, tas jau priecē. Jā, šeit jau viss ir forši akordeona sistēma. Ar ielikt iekšā Harman Kardon. Klausies, kāpēc divas kameras? Tāpēc, ka viena ir atpakaļskata kamera un otra ir atpakaļskata spogulis. Tagad es sapratu. Viņam piedāvājās pēc jūsu izvēles, jūs variet caur kameru skatīties vai tā kā parastajā spogulī. Tas ir pārslēdzās spogulis pagriez, jā. Tā ir laba feature. Temu parasti nopērkam tie spoguļi atpakaļ skata, zini? Jā, tāda ir līdzīga. Bet jā, tā ir laba feature, ka tev ir iespēja izvēlēties, jo citiem aparātiem nav iespēja izvēlēties. Un tas atpakaļ skata spogulis, kurš rāda kameru, kurš ir displejs nevis spogulis, viņš nelīdz galam forši. Vienīgais pie viņa jāpierod. Bet šajā gadījumā tev ir izvēle. Vēl jautājums. Tas Subaru, kuru mēs šodien ņemsim uz kustināšanu, ir tieši tāds pats kā šis? Jā, tas būs tā kā šis te, outbacks. Jā, limited aprīkojuma versijā. Tad mūsu mašīnas cena būs akcijas supermēmākā cena 38,490. Jā. Tā, ar ko mēs brauksim, tā būs identiska šai. Jā. Ar kārbai promokodu? Gan jau, ja bišķi, kā saka, padušīs uztaisīs jau lielāku atlaidību. Jā, 2 apkovas uzdāvināšana. Kārbai promokods, izšauj. Pasties. Jā, klausies tā, izstāst par dzinēju, kas te mums jauda 169. Dzinējs noteikos divtrīgais būs 2,5. Kur tas ir? Kur Variators. Jauda tas? Jā, pārnesumkārba variators, boxertība dzinējs, 2,5, 179 zirgspēki. Bet paliels. Diezgan liels. Viņš ir ļoti augsts. Atkal kārtējo reizi mēs redzam, ka Foresters izmēros raudzes. Tas nav Foresters, bet Outbacks pārteicis. Bet viņš izmēros krietni audzes. Kur ir Foresters? Forester nav tur. Forester mēs gaidām, šobrīd visi Foresteri ir izpirkti. Mēs gaidām, kad maija beigās plānojās nākamās Forester automašīnas. Jā, tas šobrīd nav ko jums parādīt, bet noteikti ir arī pats mazais brālis, kas ir Crosstracks. Tas ir tas pats, kas agrāk XV bija. Jā, teiksim, Mums vien šitās pārdošanai tas XV baigi līdzīgā forma ir. Jā, tas ir precīzi tas pats. Jā, vēl jautājums. Es ienāku iekšā šodien pie tevīm, saku, veco gangsteri, man vajag šādu pašu Subaru sarkanā krāsā ar koņa krāsas kabinetu, metu tev galdā naudu. Kad es viņu varu saņemt? Bet tas ir kā individuāls pasūtījums. Vairāk es aiziet izvēlos krāsas, visu saliek kopā, es gribu tieši savu mašīnu pasūtīt. Nevis paņemt to, kas stāv, bet gribu pasūtīt sev. Ar krāsu izvēle šobrīd ir mazliet ierobežota. Sarkanu krāsu nevarēšu piedāvāt. Tev nav individuāls dizaino, nav?
Forester. Nav. Es redzu, ka ir sarkanā krāsa. Jā, tas ir krāsu paraugi, tas ir Viņi ir. tie krāsu paraugi. Jā. Bet vispār es gribu uzsūtīt tieši savai aparātā. Cik ilgi jāgaida? E-Outbacku varēs sarkanā krāsā pasūtīt. Ja mēs pasūtām mašīnu no Japānas, tad piegādīs 6 mēnešu laikā. Tas ir klasika. Tas tad nav nemaz tik ilgi. Es biju domājis, kāds gads būs, tāpēc, ka šos jau parasti saražo masveidā. Viņi parasti ir kaut kādām, cik komplektācijas veidi viņiem ir. Šobrīd ir pieejami 2 Adventure, tas tā kā starts un Limited. Un ir vēl kaut kas, ko pielikt var klāt viņiem, ja viņš vienkārši ir limitēts un limitēts. Pielikt klāt mēs varam visus aksesuārus, ko var uzlikt mūsu servisā. Tie ir dubļsargi, polimēru uzlika bumperim. Bet opcionāli tur pielikt kaut ko klāt. Cits ne, jā. No price lists kaut kas tur. Subaru ir tā, kad ir aprīkojuma versijas. Katra aprīkojuma versijā ir savs opciju saraksts. Un tu kā klients tad izvēlies sev piemērotāko vai nepieciešamākās opcijas. GVM? GVM ir precīzi tas pats. Jā. Īstenībā tas ir diezgan normāls pasākums. Tad tu nevari iekāpt iekšā pie čoma atkal mašīnā, pateikt, man ir šitā ekstra, tev nav. Ir 2 varianti. Ja tu pienāc pie mašīnas, noteikti redzi, ka viņā lūka ir, bet tā būs pilnā vērsa. Tā kā agrāk Land Cruiserim laikam bija. Lexusam ir prezidents vai nav prezidents? Lūka ir vai lūka nav? Jā, un kā tu ieraudzīji lūka ir, viss normāls pīpārs lūkas nav, skaidrs, sopļa, viss, lētais variants. Un tā tu nevari iekāpt, jums ir parādīt, ka tev ir tāda podziņa, vai tev nav tādas podziņas, tāpēc, kā saka, visi pielīdzinās, vairs nevarēs viens no otru atšķirties normāli. Bet jā, tā, labi, mēs šo Subaru ņemsim uz kustināšanu. Un vēl gribēju jautāt. Visos autosalonos, kuros mēs esam bijuši ar kamerām, bez kamerām, filmējuši, nefilmējuši, vienmēr viens darbinieks vai servisa mehāniķis brauc ar BMW. Ir jūsu darbā kāds kolēģim, kuram ir BMW E60? Ja vienmēr visos, Grīnā bija vienam 60, bija Renī bija X5 vienam bija. Zinu, teikšu godīgi, mēs būsim laikam atšķirīgi no visiem citiem saloniem, kur jūs esat bijuši. Mums ir principā lielākā daļa darbinieku brauc ar Subaru. Tas skaties. Un BMW nav nevienam. Tā, ka dod pa godīgo? Jā. Zobu dod. Abos salonos? Kas citā jau? Šajā. Tā, nu ko. Labi, ejam parādīsim mūsu konkrēto mašīnu. Un tad jau es domāju, ka mēs varēsim sākt kaut kādu Es atstātu mašīnu te, priekšā Mārija. Jā, droši. Mums ir apsargājuma stāvvieta. Nē, es varu pateikt vienu. Subāriem jau neko nezog, bet mēs esam ieradušies ar bišku lapnāk aparā, kuriem ļoti pieprasīti spogulīši parkošanās. Jā, tas ir X5, tos parasti apzog. Tāpēc šoreiz vajadzētu jau laikam iedzīt iekšā pagalmā, lai taču neapzog. Nē, arī priekšā šeit ir video novērošana. Veči strādā 5 reizes ātrāk, kā kamera piefiksēs. Es domāju, ka nē. Cik sekundēs jūs varat noņemt X5 spoguļus, ierakstīt komentāru nodaļā? Tā, labi, tad mēs parakstam papīrīšus un maucam, jā? Bet kur ir jūsu, kā jūs viņu godājat? Svētais tēvs, domāju. Svētais tēvs. Kur ir jūsu svētais tēvs? Svētais tēvs bišķi mūs ir piečakarējis. Jā, svētais tēvs, kā saka, pēdējā sekundē izlec no braucoša vilciena ārā. To jautājums tāds ir, jo? Tāpēc, ka Keponi, es jau noskatīju, trīs Keponi. Mēs dzirdējām, ka svētais tēvs meklē automobīlu, un mēs bijām viņam sagatavojuši pārsteigumu. Tad no šodienas līdz 1. septembrim viņš būtu dabūjis automobīlu, ar ko pārvietoties. Tas ir, cik senāk, pusgads? Visu vasaru, pa lielu vasaru. Kur tu taču puncis ir ierakstīts iekšā? Neko, svētos tēvs ieradās. Trīs nāģents, viss saragās. Jā, svētā tēva Kepona, ko viņš parasti Kepona viņiem. Īstenībā, kā man izskatās Keponas, normāli? Normāli. Tev kaut kā viss Kepona piestāv. Man kā uzmet ir savus lielas lutavas, šaus punts nodzērts apaļš, neizgulēts. Kaut kā es neesmu radījis Keponiem, bet tas ir dāvans mums? Jā. Neko laikam es beidzot attikšu pie kādas dāvanas. Tad zin kā daram? Bet es uzreiz varu piebilst, tas bija svētajam tēvam bija jāierodās šodien. Tā kā svētais tēvs neieradās, tad tu pats vaini, pārsteigums vairs nebūs. Nav jau ko pārsteigt. Tieši tā. Nav pats, kā saka, gaviļnieks ieradies. Labi, tad šito tu izmet ārā. Trešā nāģena mums ir. Ko darām trešo nāģenu? Kā rītā?
Rītā izlozēsim. Rītā izlozēsim, Tad mēs braukāsim pa atļausimies, Latviju. tā kā punsuļi nav, tad mēs dosim nāģi arī, ja mēs šitā visāds konkursiņus taisīsim, cilvēkiem izlozēsim, tad mēs cilvēkiem iedosim šo te maģītu balvā. Ja? Jā. Super. Jā, bet klausies, reāli svētdien tā būtu izšāvis. Līdz kuram datumam bija? Līdz 1. septembrim. 1. septembrim. Visu vasaru būtu ripinājis par jaunu mašīnīti. Zini kā, šoreiz prieks sirdī. Šoreiz, Erika, tur mums neatbrauc. Jā, reāli. Šoreiz sirdī prieks ir. Tikmēr būtu savu Fordi nolidis pie žoga un pabraukājis. Tad, tā mašīnīte, kas šeit ir norādīta, tā ir tā, ko mēs brauksim? Jā, tā ir tā, ar ko jūs brauksiet. Tā ir tāpat, kas bija izstādē, vai izstādē bija cita? Subaru Outbacks. Jā, bet izstādē bija Subaru ar Bruno ādas salonu. Tas ir Bruno? Nē, šeit bija ar Melno. A, kura Bruno palika? Mūsu brīvsielas salonā. Viss skaidrs. Bet, pilnīgs Tas prieks. priecīgs Kārlis ir. Vienai Erika, tu džekam skaties šo video, obligāti ieliec laiku, un tu, es zinu, ka tu pieseko, jā. Tikai neatseko šoreiz. Mēs, cik reizes Erikam saka, Erika, nu, tu padomā, vai citu labi. Nu, šoreiz izšāva. Jā, labi, neesmu, kā saka, tāds, ka man patīk kādam nesaiet kaut kas, bet Nē, šoreiz, kā saka, nē, zini, kā es pateikšu šoreiz, zeme apaļiem. Ir tā sekties, žadnas frajeras zubila. Saka, Erika, ar vienu pakaļ uz 5 podiem nenosēdies. Tā, iedod koriņas. Tiesības, dokumenti. Tā, labi, dokumenti šeit. Tad varbūt, kamēr tu pildi, iedod atslēdziņas, mēs ēdēsim ar Kārli, ātri apiesim apkārt. Jā. Apiesim apkārt. Thank you, mister. Šeit varam iziet, jā? Jā. Jā. Tā, zini, ko es reiz tev pateikšu? Es paņemšu no tevi mikrofoniem, mazums te kaut kādus pevenčiks mazgās, tur tās skaļi domājot, lai nedzird. Jā, tāda reku stāv mūsu aparāteņš, kuru mēs kustināsim ar. Subaru vēstnesis. Mēs būsim Subaru vēstneši šajās nedēļas nogalē. Jā, Eju, pasies, Džekina ritā stāv. taču. Tā bija attiecīgās instants. Starp citu, zini, kā es pamanīju? No? Es esmu pamanījis pie daudziem autosaloniem, viņi tur savas mašīnas invalīdas arī tāpatās kā BMW centrā. Arī visas invalīdu vietas aizņemtas, jo pēc likuma noteikti ir jābūt daudz. Nu kā pie katra veikala jābūt invalīdu vietām, pareizi. Jā, bet tā vieta viņa ir tik, cik viņa ir, un tāpēc arī ne darbinieki, bet klienti parko viņās. Un jā, pie BMW centra es pats esmu vienreiz parkojies tajā invalīdu vietā, bet nu neko. Kā saka, instances. Labi, es čākslos. Tā, labi, šis ir mums Subārīts, kas šitam tāds? Tagad es domāju, ka te būtu jābūt mūsēm nākamais kārbais apakšā. Nu, šito vajadzētu pie blinga iebraukt, nokasīt, uzlīmēt vienu lielu uzlīmi. Nu, vismaz te jābūt kaut kāds atsvīrs ar mūsēm. Kas tie tādi ir? Kas Es nezinu, pajautāsim, man nav nejausmu. Kas tas? Ceļo Gardi, Aleks Galinovskis, Andžejs Reiter, Karina Millera, Ceļo Gardi dzirdēt, bet pārējais Dats, Kelker, nezinu, kaut kā. Jāna, kas tie kaut kā pilsonis MP. Kāds atpazina kādu? Tā, labi, bet es tev pateikšu, šitas skaistāk izskatās nekā tas baltais iekšā. Baltais leduskapis man nevisai, bet šis šajā krāsā ļoti skaisti izskatās. Šiem ar laikam uz jumta var izšķās apcīs, sasūdīt telts un tā tālāk. Nu šiem jau pārliekās reliņš, čip pārmet un vispār. Nu, ko Kārli piefiksē virsbūves švīkas defekti ir, nav. Jo pirms tam mašīnas demo kustināšanu labāk apskatīt, vai nav kāda defektiņa. Ka pēc tam pašiem nav jāmaksā par remontiem vai kas, es nezinu, kā viņi te apdrošināts, vai nav. Cik mums iedos svaigu mašīnu? Cik piečuks būs nobraukums? Pieliec arī. Bet zini, kas tā Subaru, pagriedz akadēm klusāk, bet Subaram tā piedarbināšana ir tā, zini, tā dzelzs skaņa viena iekšā. Tāpēc opozīts, zini kā? Jā, tā čik tā skaņa interesanti. Dešaka noskrēs. Desmitnieki nobrauc. Bet tīri, ņemot vērā, ka cilvēki te ceļojuši daudz viņu. Un dēmā mašīnas eksploatē ne tā kā savējo. Svaigums vēl iekšā, pie desmitnieciņa ir. Pasies, bet aizmugurē viss. Plašums viss. Es zinu, ka Amerikā baitos Oldbaks iecieniešu ģimenes. Jā. Saka, braucienos un laikam Volteram Vaitam no Breaking Bad arī taču bija Subārs sievai, ne, man liekas? Nē. Volteram Vaita sievai nebija Subārs? Nē, viņi braukā ar amerikāņu lielo džipu kaut kādu. Nē, Pontiaks bija viņam pašam. Viņam pašam, viņiem bija kaut kāds arī Fords tāds jocīgais, mēs koka līstēm kaut kas tāds viņiem bija. Jā. Sarkans tāds viņiem bija. Jā. Un ko? Šito mēs kustināsim. Kabinets viss skaists, viss forši. Ļoti laba štēle, kad ir īstā stūra.
Tas man patīk. Šī Koks, struktūriņa man līdz galam patīk, tāda plasmasaina Te izskatās. varētu būt tā kā gailiņam, tā gailēsiem apšotā. Jā, vai nu vismaz tā kā šeit. Tāda bišķi krupjāka, bet šis tas smuki izskatās. Nu ko, es laikam zinu, ko domāju, šodien mēs varētu beigt šo sēriju ar visu šo apskatu no Subaru centra un tad jau pašu galveno kustināšanu. Tālāk jau tad tiksimies rītā. Jā, tiekamies nākamajā sērijā, un to nākamā sērijā jau šis Subaru būs pielādēts pilns ar visādiem labumiem, un tos visus labumus mēs pa visu mūsu dienas braucienu kaut kur paslēpsim, izdalīsim un tā tālāk. Tā kā slēdzies klāt mums. Lai viņi cik uz startēsim? Startēsim ļoti agri no rīta. Es domāju, ka 7 pāri varam startēt, jo man Rīgā jābūt 3 atpakaļ, lai mēs varētu nobraukt 300 km. Cik mums jābrauc ir ilgi? Nu, kaut kādi, turpat pakaļ kaut kādi 3 otaki, jā. Nu, tā kopā es plānoju 300 km braucienu. Lai mēs ar 3 būtu jau... 7 izbrauksim, labi, 8 izbrauksim, 9, 10, 11, 12. Cik mums tāds 6 stundas sanāk, jā? 6 stundās iekļausimies. Iekļausimies brīvi. Jā, 2 stundās sotaciņu mēs uzspēsim nobraukt. Un jau tajā video tiks paslēpts visas tās dāvanas, numuru rāmīši, kur maksā liela nav kopējais budžets. Domāju, ka tur uz kādiem piečukiem būs līdzi. Kurā gadījumā būs pārsteigums? Būs forši, jā. Tā kā paldies, ka skatījies. Ja tu vēlies kādu auto šeit iegādāties, nekautrējies brauc šeit, saka, skatījies Kārbiņas video. Vēl kaut kāds kārbais, uzreiz, ko 2 apkopītas dabūs vēl dāvanā. Jā, bet ja pašmiegs bišķi nopietnāk, 2 apkopītas, tad gan jau, ka vēl kaut ko bišķi izspiedīs ārā. Tā kā, citajā daudzos autosalonās promo kaut kārbais strādā. Jā, nu ko, tiekamies nākamajā sērijā, tad jau, kad mēs ar šo Subarīti dosimies garajā mūsu Latvijas piedzīvojuma ceļā. Visiem jauku dienu, čau, paldies, ka skatījāties. Čau visiem!